Katru dienu mēs ko daram? Mācamies, sportojam, atpūšamies, satiekam draugus, un katru reizi kaut kas notiek. Bet kā tieši mūsu vai citu reakciju ietekmē, vai mēs šo darbību atkārtosim atkal? Tā ir Marta, un tas Jānis. Viņi dzīvo vienā pilsētā, mācās vienā universitātē un katru dienu saskarās ar identiskām situācijām. Taču viņa pieredze ir pilnīgi atšķirīga. Kāpēc? Atbilde slēpjas Burus Frederika Skinera izstrādātajā operantās kondicionēšanas teorijā. Pozitīvais un negatīvais pastiprinājums. Abi šie veidi stiprina uzvedību, bet ar dažādiem mehānismiem. Paskatīsimies, kā tas izskatās Martas un Jāņa dzīvē. Aiziet, tu to vari, aiziet, tev sanāk. Šitā turpināsi, uzkāpsi Everestā. Aiziet. Marta saņem uzslavas, tas ir pozitīvais pastiprinājums, bet vai tas tiešām viņai palīdz? Verbālā uzslava ir spēcīgs rīks, ja tā ir patiesa un konkrēta. Tā motivēs. Aiziet vēl 50 pumpīši, un tad varēsi skriet tikai 2 apļus, nevis 3. Aiziet! Treneris noņēma slodzi. Tas ir negatīvais pastiprinājums. Jānim nav jāskrien 5 apļi. Rezultāts? Viņš jutīsies novērtēts un vēlēsies turpināt. Duolingo ir valodu mācīšanās aplikācija. Tā ir viena no spilgtākajiem pozitīvā pastiprinājuma piemēriem digitālajā pasaulē. Marta tikko pabeidza nodarbību. Viņa saņem monētas, jaunu līmeni un aplikācija saka: lieliski, tu pabeidz nodarbību vairākas dienas pēc kārtas. Katrs mazs atalgojums ir rūpīgi veidots pozitīvais pastiprinājums. Marta mācās jau gūst gandarījumu no procesa. Jānis mācās, bet ne prieka dēļ. Viņš mācās, lai izvairītos no nepatīkamas sajūtas, Duolingo strīka zaudēšanas. Arī tas ir pastiprinājums. Negatīvais. Uzvedība atkārtojas, taču iekšējā pieredze abiem ir pilnīgi atšķirīga. Skinera pētījumi rādīja, abas no šīm metodēm darbojas īstermiņā, taču ilgtermiņā iekšējā motivācija mācīties prieka dēļ rada krietni noturīgākus rezultātus. Tātad, jaunieši, kas ir operantā nosacījuma refleksija? Tā ir mācīšanās metode, kurā uzvedību ietekmē tās sekas. Vai nu sots vai atalgojums. Tieši tā! Lieliski! Paldies par atbildi! Publiskā uzslava ir spēcīgs sociāls pozitīvs pastiprinājums. Marta to sajūt un nākamajā lekcijā atkal cels roku. Tātad, jaunieši, kas ir operantā nosacījuma refleksija? Tā ir teorija par to, kā uzvedība veidojas no pieredzes. Jānis atbildēja, ne pilnīgi precīzi, bet tuvu patiesībai, taču nesaņēma nekādu atgriezenisko saiti, ne uzslavas, ne labojuma, tukšums. Un tukšums kondicionēšanā nozīmē, ka uzvedība vājinās. Nākamreiz Jānis roku necels. Skiners to sauc par dzēšanu, extinction. Ja uzvedība netiek pastiprināta, tā pamazām izzūd. Pasniedzēja klusums nebija neutralitāte, tas bija signāls. Es gribu ēst, būtu kaut kāds pīrāgs. Pīrādziņ nāc ārā. Pīrādziņ nāc ārā. Smaidi, dziedāšana līdzi, tas viss ir sociāls pozitīvais pastiprinājums. Marta turpmāk jutīs vēlmi būt atklātāk ap draugiem un pat dziedāt vairāk. Ko baigi garlaicīgi? Negribu uzdziedāt, tev labi sanāk. Labi, okei. Jebko. Labi. Man prātā pīrāgi nāk. Pīrādziņ nāc ārā. Pīrādziņ nāc ārā. Paldies, tagad pīrāgus gribu. Neviens neapvainojās, neviens neko sliktu nepateica, bet neviens arī neko labu nepateica. Un tas ir pietiekami, lai Jānis nākamreiz lūgumu uzdziedāt neizpildītu. Marta un Jānis saskārās ar vienādām situācijām, taču tas, kas notika pēc viņu rīcības, mainīja visu. Pozitīvais pastiprinājums pievienoja ko patīkam, negatīvais pastiprinājums noņēma ko nepatīkam. Abi šie veidi nostiprina uzvedību, bet ir atšķirības starp to, kas tev virz uz priekšu.